Sveiki, sveiki! Laiks aplūkot optimālā līmeņa eksāmena otro daļu. Otrā daļa paredz dažādus komplektus uzdevumus. Un 29. un 30. uzdevums ir tāda praktisks pielietojums tam, ko mēs esam apguvuši. 29. nav tik grūts. Mums ir tāda lieta kā salikto procentu formula jāizmanto. Skatīt formulu sarakstā, salikto procentu formulu. Jautājums ir vienkārši, vai mēs to mākam izmantot. Tad te jau viss pateic priekšā, tiem jābūt, vispār pēc 29.1, viegliem 2 punktiem. Aprēķina noguldījumu summas lielumu pēc 3 gadiem, ja ikgadējā procentu likme ir 8% un sākotnēji tika noguldīti 5000 eiro. Tas nozīmē, ka N ir 3, A ir, nevis A, bet S ir 5000 eiro, R ir 8. 5%. Un mums jāizrēķina, kas tad beigās būs, un mēs varam vienkārši pa taisno izmantot šo formulu. A ir S reiz 1 plus R dalīts ar 100 N tajā, tad 5000 reiz 1 plus 800 N tajā, ir trešajā, varam likt iekšā. Tas ir tāda 5000 reiz 1,08 kubā. Kaut kas, ko varam ievietot. 5000 reiz 1,08 kubā. Un mēs iegūstam šādu atbildi, un tāpat ir precīza atbilde. Precīzi līdz 2 cipariem aiz komata, tātad līdz veseliem centiem, tāpēc varam uzrakstīt pilnīgi visu. Un tā, kā es teicu, nav tik sarežģīts. Sekojam formulai un pareizi izpildam darbības. Sākām ar 29.2, aprēķina, kādai ir jābūt procentu likmē, lai sākotnējais noguldījums 3 gadu laikā dubultotos atbildi nopaļo līdz veseliem procentiem. Tas nozīmē, ka šoreiz būs jānoskaidro procentu likme. Ja N ir 3, noguldījums joprojām ir 5000 eiro, un A, jeb uzkrājums ir 10 000 eiro. Kāds ir R? Kā to noteikt? Un mēs sāksim ar to, ka mēs sastādīsim mūsu vienādojumu. Par to jau arī pienākās viens punkts. 10 000 ir 5000 reiz 1 plus tas nezināmais R dalīts ar 100 trešajā. Dalīsim ar 5000. Un es garantēju, ka tur ir vēl rūtiņas uz leju, es tik tā veikli nogriezu, bet es vēl izdarīšu vienu lietu, pirms es turpinu tālāk. Es samainīšu kreiso pusi ar labo. Man parasti patīk tā, ka tas, ko es izsaku, ir kreisajā pusē. Mēs visu laiku pārvietosim labo pusi. Es vienkārši rakstīšu turpinājumus šeit samā. Tad 1 plus R dalīts ar 100. Trešajā ir 2. Un mana filozofija ar izteikšanu ir tāda, ka sākam skatīties uz R un mēģinam izrunāt, kādas darbības tiek veiktas secībā. Vispirms dala ar 100, tad pieskaita 1, tad ceļ trešajā pakāpē. Un izteikšanā mēs visu laiku darīsim otrādi un pretēji. Mēs darīsim pēdējo darbību, kas tika veikta, pretēji. Tad pēdējā darbība ceļam kubā. Kas atceļ kubu? Kubsakne. Pēdējā darbība ir kubsakne. Neizskatās smuki, tāpēc manas tehniskā ķēza, nekas. Neizskatās smuki, tāpēc nodzēsīsim.
kopsakne no 2. Varētu arī izrēķināt precīzi, bet es domāju, ka izrēķināsim tikai pašās beigās. Tālāk, pēdējā darbība bija kas? Pieskaitīt 1. Tāpēc atņemam 1. Un visbeidzot, jāpareizina ar 100, lai atceltu dalīšanu ar 100. Un tagad mēs varam prasīt kalkulātoriem, kas mums sanāks. Atbildi pusprocentos nopaļota līdz veseliem procentiem. Jācer, ka zināt, kā savā zinātniskajā kalkulātorā atrast kopsakni. Atbilde nopaļot līdz veseliem procentiem ir 26%. Lūk tā. Iesim tālāk. Ja šis uzdevums atkal vektori, bet vektori būs tikai principā vienā apakšpunktā. Mums ir jāsāk ar to, ka mēs nozīmējam rezultējušo spēku vektoru. Šis gan arī ir tāds būtisks brīdis, jo, ja nepareizi uzzīmējam, mēs arī pazaudējam visus punktus, jo nav iespējams novērtēt nākošo punktu. Un kā var uzzīmēt vektoru? Mēs varam uzzīmēt, izmantojot trīsstūra vai paralelogramu metodi, tas ir grafiski. Es izmantoju paralelogramu metodi. Tad izveidoju paralelogramu un savienoju pretējos stūrus. Šis ir sākuma punkts un šis ir beigu punkts. Kāda patīkama sagadīšanās, ka mums īstenībā sakrīt tieši par rūtiņu līnijām. Un tad otrais apakšuzdevums mums ir doti daži garumi. Pirmā vektora garums ir 35 kN, otrā vektora garums ir 25 kN. 0,00 tiek rakstīts, lai parādītu, ka tas ir pilnīgi precīzi līdz 2 cipariem aiz komata. Un jāprēķina rezultējušā spēka modulis. Kā ierasts šādos uzdevumos, mums ir arī norādes par to, kā jāapaļo. Rezultāts būs ar precizitāti līdz 100 daļām. Ja mēs izmantojam kādu no kosinus vai sinus vērtībām kā starprezultātu, tad mēs to ņemsim ar precizitāti līdz 1000 daļām. Šādos uzdevumos atkal es iesaku meklēt trīsstūrus. Mums viens trīsstūrs ir acīmredzams. Lūk, šie ir tie malu garumi. 35 un 25. Mums pietrūks tikai informācijas par leņķi. Sākumā ir dots, ka viņiem starpā ir 55 grādi. Tas nozīmē, ka te būs 27,5. Tā būtu kļūda. Redzat, ka katrs ir pilnīgi citā slīpumā, tāpēc tie nedalās uz pusēm. Taču mēs varam izmantot vienu no paralelogramu īpašībām. Ja šeit ir 55 grādi, tad šeit ir 180 grādi mīnus 55 grādi, kas ir 125 grādi. Un to mēs varam izmantot savā labā. Un lūk, gatavs. Mēs zinām 3 lietas. Un tālāk mums ir jāizmanto kāds no piedāvātajiem variantiem formulu lapā, kas ļauj noteikt trūkstošos lielumus trīsstūrī, kas nav taisna leņķa. Tā ir sīnusu teorēma. Vai kosīnusu teorēmu. Uzzīmēšu trīsstūri, kuru mēs tagad teorētiski apskatām. Kosīnusu teorēma ir kaut kas ļoti līdzīgs Pitagora teorēmai. Tikai gadījumā, ja mums tiešām no taisnēm trīsstūris c kvadrātā, ir a kvadrātā plus b kvadrātā minus 2ab reiz kosinus no gammas. Kosinus no leņķa starp šīm malām. Un tad mēs vērtējam, kurš no šiem gadījumiem mums ir parocīgāks? Izrādās, ja mums ir divas malas leņķa starp tām, a, b un gamma, piemēram, tad mums ir dots viss, kas vajadzīgs kosinus teorēmai. Tāpēc mēs reiķināsim ar kosinus teorēmu. Tad modulis no f celts kvadrātā ir 35 kvadrātā
plus 25 kvadrātā mīnus 2 reiz 35 reiz 25 reiz kosinus no 125 grādiem. Ko mēs iegūstam no tā? Paskatīsimies. 35 kvadrātā plus 25 kvadrātā mīnus 2 reiz 35 reiz 25 reiz kosinus 125 grādiem. Tā, šis jau ir tāds kārtīgs starprezultāts, 2853. Es atļaušos paņemt ar vienu ciparu aiz komata, un lai iegūtu moduli, mums, protams, tā būs jāņem kvadrāta sakne. Nu, vilksim to kvadrāta sakni. 2853,76, un mēs tagad esam droši par rezultātu. 53,42. Tas ir ar precizitāti līdz simtajām. 31. uzdevumā mums būs pašiem jāģenerē formula. Mums ir kuba, šķautnes garums ir 1. Man tādā parādīts kā no 2, 3 un tā tālāk un tā tālāk. Vienādiem kubiem savietojot tos skaldnes, veido regulāri 4 prizmas. Katrs pieminētais kubs tiek savietots ar prizmas labās puses skaldni, aprēķina garumu prizmas diagonālai, ja prizmu veido n kubi. Nu tā, ja n ir 2, tad mums principā ir tāda skaldne, kurā ir 1, 1 un 2. Bet ko nozīmē atrast diagonāli? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek savienotas pretējās virsotnes. Un kā to atrast? Izrādās, mēs varam rīkoties tā, ka mēs vispirms nosakām diagonālu vienai atsevišķai skaldnei. Tātad uzzīmēšana daudz plašāk. Mēs varam noteikt diagonālu vienai atsevišķai skaldnei, piemēram, šeit. Un tad izmantot ar trešo šķautni sakarību, ka šeit mums būs taisnēm 3 stūri. Tad principā mums ir lielā diagonāla lielais D, mazā diagonāla mazais D un vēl trešā mala C. Mazā diagonāla D ir noteikti kā caur Pitagora teorēmu, izmantojot A un B, un lielā diagonāla tiek noteikti izmantojot mazo diagonāli un vēl trešo šķautni. Taču šeit es atļaušos ģenerēt formulu tālāk. Ja es ievietoju D kvadrātā, kas ir A kvadrātā plus B kvadrātā, jūs ievērojat, ka jūs iegūstat A kvadrātā plus B kvadrātā plus C kvadrātā. Un taisas to paralēli skaldnim, principā tā ir formula, kā noteikt D. Tāpēc n ir 2 gadījumā, mums būs vienkārši 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā plus 2 kvadrātā. Tātad 1 plus 1 plus 4, tas ir kvadrāta sakne no 6. Taču, ja mums būtu vispārīgs n, tad mums te būtu 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā plus n kvadrātā. Tad 1 plus 1 plus n kvadrātā. Un mēs iegūstam 2 plus n kvadrātā. Un īstenībā tā arī ir visa atbilde. Iesim tālāk. Mums tagad par analīzi un modeļiem joprojām. 32. uzdevums mums ir datu kopa, kas sastāv no 50 elementiem, un to vidējais aritmētiskais ir 9,2. Datu kopu papildina ar vēl vienu elementu A. Nosaki visas iespējamās A vērtības, lai vidējais aritmētiskais jaunai datu kopai būtu intervālā no 9,6 līdz 10,2. Tā, mēs principā varam salīdzināt summas. Mēs zinām, ka jaunais vidējais aritmētiskais, apzīmēšu to ar x vidējais, būs tad 9,6 un 10,2. Bet kā iegūst jauno vidējo aritmētisko? Mēs ņemsim visus mūsu elementus, kas bija iepriekš. Es to rakstīšu summa no 50 plus jaunais elements A, tas tika dalīts ar 51. Bet kas ir summa no tiem 50 elementiem? Ja ir tie 50 elementi reizināt ar savu vidējo aritmētisko.
Un tāpēc mums izteiksme tagad ir šāda, bet mēs droši varam pierēķināt 51 abās pusēs, visās trīs pusēs īstenībā. Un mēs iegūsim kaut ko šādu. 50 reizes 9,2 plus A un 10,2 reizes 51. Kas tas galu galā ir, ko mēs tikko izdarījām? Mēs izdarījām tā, ka šitā ir summa mazākajiem iespējamiem elementiem, tādiem, kuriem vidējais tiešām būs 9,6, 51 elements, kuriem būs 9,6. Šie ir 51 elements, kuriem vidējais ir 10,2. Un to ierobežojums ir tāds, ka te mums ir 50 elementi, kuriem vidējais ir 9,2 plus jaunais elements A. Izrēķināsim, kas mums galu galā sanāk. 9,6 reizes 51. 489,6. Tad te ir 50 reizes 9,2. Ja nemaldos, tas ir 460. Kalkulators apstiprina. Un 10,2 reizes 51. Paskatīsimies, kas tur būs. Kalkulators saka 520,2. Un tagad, lai noteiktu A, vienkārši atņemsim 460 visam, kas šeit ir, un mēs iegūstam 29,6 šeit. A paliek šeit. Un 60,2 šeit. Tātad A ir tiešām starp 29,6 un 60,2. Un tā. Trīsdesmit trešais uzdevums mums ir tāds kā teksta uzdevums. Attālums no sporta bāzes līdz viesnīcai ir 12 km. No bāzes uz viesnīcu devās sportists, bet pēc 45 minūtēm tam sekoja otrs sportists. Otrā sportista iešanas ātrums bija par 2 km/h lielāks, tāpēc viesnīcā viņš nāca 11 minūtes pēc pirmā sportista. Izveido vienādojumu vai vienādojumu sistēmu, tas ir situācijas matemātisko modeli, un aprēķina pirmā sportista ātrumu. Lūk, mēs to darīsim tā. Mana stratēģija parasti ir tā, ka mēs uztaisim tādu kā tabuliņu. Šis ir klasisks ceļš ātrums laiks uzdevums. Tad ceļš kilometros, ātrums kilometros stundā un laiks stundās. Un mums ir un lai pabeigtu tabuliņu, mums vajag zināt arī, cik kolonas vajag. Un tas ir atkarīgs no tā, cik dažādas kustības mums iesaistās. Mums iesaistās tikai divas. Pirmais sportists un otrais sportists. Un tagad skatāmies, kā mums tas viss notiks. Mēs ieviesīsim apzīmējumu x, un x būs tas lielums, kas ir mums jānosaka. Mums vajag pirmā sportista ātrums. Mums vajag pirmā sportista ātrumu, tāpēc tas būs x. Otrā sportista ātrums ir par 2 km/h lielāks. Labi. Abi pieveica tos pašus 12 km. Skaidrs tik tālu. Un pirmā sportistā veiktais laiks un otrā sportista veiktais laiks bija ar kādu atšķirību. Ja otrais sportists izgāja 45 minūtes vēlāk un pabeidz 15 minūtes ātrāk, tad kopā tā atšķirība ir stunda. Ieviesies šeit otru apzīmējumu, T, šeit būs T-1. Tad pirmais sportists pieveic T stundās, otrais sportists pieveic T-1 stundā. Un mēs, principā, taisīsim vienādojumu sistēmas. Paskatījos saviem skolēniem, viņiem vienādojumu sistēmas metoda likās patvērumāka. Un vienādojuma sistēma principā būs tā, ka mēs salīdzināsim pēc labo fizikas faktu, ka ceļš ir vienāds ar ātrumu reiz laiku. Tad ātrums reiz laiks ir vienāds ar ceļu. Tas nozīmē, ka pirmais vienādojums pirmajam sportistam mums ir x reiz t ir 12, un otrajam ir x plus 2 reiz t-1 arī ir 12. Tad šī mums būs vienādojuma sistēmas metode. Izteiksim to lielumu, kas mums nav jānosaka beigās.
ar t ir 12 dalīts ar x. Kāpēc mēs izsakām tieši to? Jo tad mums, principā, ir iespēja to ievietot otrajā vienādojumā, un ievietojot otrajā vienādojumā, mums ir vienādojums, kas satur tikai x-u, tikai mums vajadzīgo nezināmo lielumu. Sareizinām visu pēc kārtas. X reiz 12 dalīts ar x ir vienkārši 12. 2 reiz 12 dalīts ar x ir 24 dalīts ar x. X reiz mīnus 1 ir mīnus x. 2 reiz mīnus 1 ir mīnus 2. Mēs varam atņemt 12 un iegūstam kaut ko šādu. 24 dalīts ar x mīnus 2 ir 0. Sareizinām ar x-u. Sareizinām ar mīnus 1 un sakārtojam. Kāpēc es gribēju sareizināt ar mīnus 1? Tas nav īstenībā obligāti, bet vieglāk ir strādāt tad, ja mums ir kvadrātu vienādojums ar pozitīvu koeficientu. Šajā gadījumā mēs varam viegli izmantot vieta teorēmu. Reizinājums ir mīnus 24, summa ir mīnus 2. Kādas ir saknes? Saknes ir mīnus 6 un 4. Un mēs zinām, ka ātrums nevarētu būt negatīvs, tāpēc tas nedara. Un atbilde 4 km/h. Un tā ir pareizā atbilde. Bonusam paskatīšos, vai tiešām mēs visi esam noteikuši pareizi. Tātad pirmais sportists. Skrien ar ātrumu 12 km. Un pieveic 12 km. Ar ātrumu 4 km/h viņam vajadzēja 3 stundas. Sakrīt otrajam sportistam 12 km. Tas skrēja ar 2 reiz lielāku ātrumu nekā pirmais sportists. Nevis 2 reiz lielāku, bet par 2 km/h ātrāk nekā pirmais sportists, tātad 6. Un izlūtas iegūst 2. Un tas ir par 1 stundu ātrākā laikā nekā pirmais sportists. Tāpēc sakrīt. Droši paliek nedroši, uzrakstīsim vēl atbildi. Atbilde. Kaut gan vērtētāji, manuprāt, būs saprotoši, ja nav uzrakstīsiet, bet droši paliek nedroši. Pirmā sportista ātrums ir 4 km/h. Tā. Un mums ir vēl pēdējais uzdevums, pierādīšanas uzdevums. Mums ir jāpierāda šī trigonometriskā saistība. Un mums te vajadzēs izmantot formulas. Trigonometriskās formulas, es tās visas pierakstīšu. Mums ir trigonometriskā viennieka formula. Tad ir dubulta argumentu formulas. Vispirms sīnusa gadījums. Kā var iegūt sīnusu ar 2 argumentiem. Un kosīnusa gadījums, kad jums ir kvadrātu starpība. Un tad vēl ir argumentu summas starpības formulas. Šī ir kosīnusam. Tas ir kosinus alfa reiz kosinus beta mīnus plus sinus alfa sinus beta un sinus alfa plus mīnus beta. Tas ir sinus alfa kosinus beta. Zīme saglabājas. Šis simbols nozīmē, ka zīme tiks ņemta pretējā nekā bija šeit. Kosinus alfa sinus beta. Un ar šīm formulām bruņojušies, mēs tagad varam mēģināt tikt galā ar šo uzdevumu. Pirmais, ko ievēroja mani skolēni, ka pietiek vienkārši viennieku aizstāt ar sinus kvadrātā un kosinus kvadrātā. Tā ir labi pārvērsta kreisā puse. Viņi ievēroja arī to, ka mums šeit ir kvadrātu starpība, gluži kā šī formula kosinusa, dubulta argumentu formulē. Nozīmē, ka īstenībā mums ir tātad
kosinus no dubulta argumenta, bet ievērojiet, nav jāraksta alfa, mums ir jāraksta tas arguments, kas ir šeit. Tātad 2 reizes beta dalīts ar 2. Un paskatāmies, kas tagad notiek. Kreisajā pusē mums ir sinus kvadrātā alfa mīnus sinus kvadrātā alfa. Tie atcels viens otru. Savukārt labajā pusē tie ir 2 un dalīts ar 2. Atkal viens otru atcels. Tālāk kosinus kvadrātā alfa, un es mīnus pabīdīšu uz priekšu. Dalīts ar kosinus alfa. Šeit ir vienāds ar kosinus beta. Kas tālāk mums ir kaut kas kvadrātā dalīts ar to pašu elementu. Atkal kvadrāts var tikt saīsināts ar šo saucēju. Tas ir principā kā 4 kvadrātā dalīts ar 4. Mēs vienkārši šādi arī drīkstam saīsināt, un mēs jau esam tikuši ļoti tālu. Esam tikuši šajā stadijā. Mīnus kosinus alfa ir vienāds ar kosinus beta. Tas nozīmē, ka visdrīzāk mēs esam ļoti tuvu. Tagad mums tik jāspēj sasaistīt dotais, ka alfa plus beta ir 180 grādi. Un mēs to varam ievietot iekšā. Tie, kas ir mācījušies redukcijas formulas, jau zina, ka šī ir taisnība un var pamatot savu redukcijas formulām. Taču es domāju, ka droši paliek nedroši, pamatosim pavisam cieti, izmantojot dubulta argumentu summas un starpības formulas. Tās šeit noder ļoti labi. Tāda kosinus no leņķis mīnus leņķis. Tas nozīmē, mums ir kosinus 180 grādi, reiz kosinus alfa. Tātad mēs izmantojam šo formulu, kosinus reiz kosinus. Tā kā pa vidu bija mīnus, mēs ņemsim plusu. Un tad sinus un sinus. Arī kosinus no 180 grādiem ir vienāds ar mīnus 1. Sinus no 180 grādiem ir vienāds ar 0. Un tāpēc mēs iegūstam mīnus kosinus alfa ir mīnus kosinus alfa, un tas ir pierādījums. Lūk tā mēs to izdarām. Jācer, ka noderēja. Ja mācāties arī augstākā līmeņa matemātikā, tiekamies jau citos video.